we are happy to have you here as we begin this journey. Lai kāds laiks, lai cik pulkstenis, mēs esam priecīgi, ka jūs šeit esat un ka mēs varam sākt šo kopīgo ceļojumu. What you will learn in this module, and if you continue to come back for the other 3, there are 4 altogether. Tātad pastāstīšu par to, ko jūs iemācīsieties šajā modulī. Ir 4 un šis ir viens no viņiem. Is something that's going to change your life as well as the lives of others in your church. Ir tas, kas izmainīs jūsu dzīves un to dzīves, kas ir jūsu draudzēs. And so, let me just give you some administrative things before we get started. Un tāpēc dažas tādas administratīvas lietas pirms mēs ejam tālāk. You have a manual here that has blanks in it. Tātad jums šeit ir tas manuālis, kurā tā rokas grāmata, ja, kurā jums ir tukšās vietas. Now, the game here is to try to fill in as many blanks as you can while you're listening to me. Un tā spēle ir tāda, jums ir jāceņšas aizpildīt pēc iespējas vairāk tās tukšās vietas, kamēr jūs man klausties. And at the end, we may have a prize for whoever has the most blanks filled in. Un tad beigās mums varētu būt balva tam, kurš ir visvairāk aizpildījis. But seriously, as I go through the presentation, the blanks will be answered on the PowerPoint. Bet nopietni runājot, tad, kad es iešu cauri prezentācijām, tad visas tās tukšās vietas, var sakot, kas jāraksta iekšā, tas viss būs prezentācijas. And you will see them, they're in different colors. Jūs to redzēsiet, jo tās būs atšķirīgās krāsās. Also, if you look in the manual to session 16, Un ja jūs paskatīties uz 16. sesiju rokas grāmatā, this is the section that we added for this particular module this time. tā ir tā sekcija, kur mēs pievienojām tieši šim modelim šai reizei. And the reason why it was added is because as we go through the information, you may have questions about what Jack or I are talking about. Iemesls tam bija tāds, ka tad, kad mēs iesim tam materiālim cauri, jums varētu pacelties jautājumu Stīvam, tas ir viņam, vai Džekam, vai Tomam. And so in order to save time, I would like to ask you to write your questions in session 16. Un tāpēc, lai ietaupītu laiku, es aicinu šos jautājumus ierakstīt 16. sekcijā. And when we get to session 16 on Saturday, then Jack and I and Pastor Toms will be answering the questions for you. Un tad, kad mēs sestdien nonāksim līdz 16. sesijai, tad vai no Džeks, es vai Toms šos jautājumus atbildēsim. We have a lot of information to cover, and so we just want to kind of make it easier for the speakers as well as for y'all to get the information. Mums ir daudz informācijas, par kur ir jārunā, un tāpēc gribam ietaupīt laiku, un tāpēc rakstiet visu tur. Okay, so this first module is going to introduce everyone to the idea of biblical counseling or soul care. Tātad pirmais modelis iepazīstina ar biblisko padomdošanu vai dvēseļkopšanu. So we're going to be answering the question the next 3 days, biblical counseling, what is it? Nākošo 3 dienu laikā mēs atbildēsim jautājumu, kas ir bibliska padomdošana. And I want to thank everyone right now for your commitment to be here. Un es gribu jums visiem pateikties par jūsu to nodošanos, ka jūs šeit esat The time, the money, the effort. Laiks, nauda, piepūle. God is going to bless your time here this weekend. Dievs svētīs jūsu laiku šeit. And you will also be able to start helping people in the church with your pastor. Un kopā ar savu mācītāju jūs varēsiet sākt palīdzēt cilvēkiem savās draudzēs. Now, a lot of the information might be basic or elementary. Daļa no informācijas varētu būt tāda pamatinformācija, vienkārša. But it's going to seem like a lot of lecture this time. Un varbūt liksies, ka daudz ir lekcijas. And it is. Tā arī ir. We need to get all this information out to y'all. Mums tā informācija jums ir jānodod. And I just want to tell y'all a little personal thing real quick. Un es gribu vienu personīgu lietu pateikt. I'm from South United States. Esmu no Amerikas Savienoto Valstu dienvidiem.
So I say y'all. tāpēc saku y'all. You all. Tas nozīmē jūs visi. Tur saliek kopā to visu. My wife has told me I need to speak proper English when I'm speaking to other people, but Man sieva saka, ka man ir jārunā kārtīgi angļu valoda, kad es ar cilvēkiem runāju. it kind of slips out now and then. Bet šad un tad tas izsprūg. But I want to thank each of you for coming. Bet es gribu pateikties ikvienam no jums par to, ka es I atnācāt. want to thank Pastor Toms for inviting us to come to his church to hold these seminars. Es pateicos Tomam, mācītājiem Tomam, ka viņš ir uzaicinājis mūsu savu draugu, lai šos seminārus And- noturētu. And again, I think that when you leave at the end of this time, you will just feel blessed that you were here. Domāju, ka tad, kad jūs atstāsiet šo vietu, pēc 3 dienām jūs jutīsieties svētīti, ka bijāt šeit. We're going to start off with a brief introduction of the Sāksim ar training īsu ievadu program. Par šo apmācības programmu. But first of all, I want to introduce you to my wife. Gribu iepazīstināt ar savu sievu. This is Eve, Tā ir Ieva, Eve Spires. Ieva Spairs. Our friends call us Steve and Eve. Draugu mūs sauc Stīvs un Ieva. And our close friends call us Eve and Stephen. Un pavisam to draugi Ivan Stīvens sauc. And we have been married 34 years, 34 gadus esam precēti, and we have 5 grown children now. un mums jau ir izauguši 5 bērni. 2 of my children are married, 2 no mūsu bērniem ir precēti. my daughter and my 3rd son. Mana meita un 3. dēls. And my daughter, if you look in the picture, you'll see we have a set of twins now. Ja jūs paskatāties, tad mūsu meitai ir dvīņi. Jules and Oliver. Džuls un Olivers. The gentleman on the far right, Tas vīrietis pilnīgi labajā pusē tur. he is my oldest son, and he's getting married this December. Viņš ir mans vecākais dēls un tagad decembrī precēsies. I also have brought with me Jack and Sue Closem. Been practicing it. Es esmu atvedis līdz sev arī Jack un Sue Closem. Jūs redzat to uzvārdu. I don't know whether I pronounce it right. But is it That's okay? closer than I am, I think. Okay. Jack and his wife, Jack is the pastor of a Community Bible Chapel in upstate New York. Un Džeks ir mācītājs Community Bible draudzē Ņujorkas štatā. And he and his wife have been married 43 years. Viņš ar sievu ir precēti jau 43 gadus. And we will learn more about them in our next session. Un mēs vairāk viņus iepazīstam nākošajā sesijā. So, BCMW. Tātad, ko nozīmē BCMW. BCMW? Ko tie burti nozīmē? And that means Biblical Counseling Ministry worldwide. Un tas nozīmē bibliskās padomdošanas kalpošana visā pasaulē. Tie ir tie pirmie vārdi, ja jūs skatāties, ja šeit. Our mission statement is that we exist to glorify God. Mūsu tas misijas apgalvojums tāds ir, mēs eksistējam, lai pagodinātu Dievu. Through the spiritual strengthening of believers and churches around the world. Caur ticīgo un draugu garīgo stiprināšanu visā pasaulē. And we follow the Acts 14:22. Un mēs sakojam apustuļu darbu grāmatas 2:20 Acts 14. 14. Okay. 22. Jā. Mēs sakojam apustuļu darbu grāmatu 14. nodaļas 22. panta vārdiem, Which says, strengthening the souls of the disciples, kas saka, stiprinādami mācekļu dvēseles, encouraging them to continue in the faith, ietrošinādam tās palikt ticībā, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of un God. ka caur daudz ciešanām mums būs jāiet debesu valstībā. So we want to engage believers Tātad mēs gribam iesaistīt ticīgos in the process of progressive sanctification, tādā progresīvas svētošanas procesā, both in their lives and in the lives of fellow gan believers. savā, gan ticības biedru dzīvēs. That's the way God designed the church. Tas ir tas, kā Dievs ir veidojis draudzi.
And what we want to do is get believers in this area to go back to that model that we find in the Bible. Un tas, ko mēs vēlamies, proti, ka arī cilvēki šajā reģionā iet atpakaļ uz Bībeles mācību šajā jomā. Now, what BCMW doesn't do Un tas, ko mēs nedarām, is visit a church for a week mēs negribam vienkārši apmeklēt draudzi vienu nedēļu and just talk about biblical counseling. un runāt par bībelisku padomdošanu. How many of you have been to seminars and just places where they've taught about things and that's about all they do? Kur no jums esat bijuši uz semināriem, kur tikai runā, un tas ir viss, ko dara? And then what happens is when you leave the seminar, when you leave the teaching, you get all excited but forget what to do. Rezultātā, kad jūs atstājat to semināru, jūs esat sajūsmā, bet jūs aizmirstat, kas tika. So we don't want you to, we don't want to just give interesting facts that wow you and interest you. Mēs negribam vienkārši iedot interesants faktus, kas rada izbrīnu vai pārsteidz jūs. We want to train you Mēs gribam apmācīt jūs in soul care. dvēseles aprūpē. So the way we do this is through 4 modules. Un tas, kā mēs to darām, ir caur 4 modeļiem. And this gives you an opportunity to not only learn about biblical Un counseling, tas dod iespēju jums ne tikai mācīties par bībelisko padomdošanu, but give you opportunities for practical application. bet dod jums arī praktiskas iespējas to pielietot. BCMW's training takes 2 years. Bībeliskās padomdošanas apmācība kopā paņem 2 gadus. So we have a module every 6 months. Tātad modelis tiek apskatīts ik pēc 6 mēnešiem. So this module, module 1, Šis ir pirmais modelis, will be held now. notiek tagad. And then in May, I will be back to do module 2. Maijā būšu atpakaļ, lai noturētu otro moduli. So what is our strategic objective? Kāds ir mūsu strateģiskais mērķis? It's to assist in the initial creation and or continuing development Palīdzēt nacionālo ar kultūru saistītu of national, cultural-specific biblical counseling certification organization. bībelisku padomdošanas certifikācijas organizāciju sākotnējai izveidē un vai turpmākajā attīstībā. So that's a long definition, but I'm just going to tell you what it means real quick. Gar definīciju pateikšu, ko tā nozīmē. What we want to do is bring biblical counseling into Latvia Mēs gribam atvest, tā teikt, bībelisko padomdošanu uz Latviju and train believers in Latvia un apmācīt ticīgos Latvijā with the hopes of having some of you become certified counselors ar cerību, ka kādu no jums kļūsiet par certificētiem padomdevējiem. and then eventually BCMW will help organize a national certification board. Un tad mēs varētu beidzot arī beigās palīdzēt norganizēt bībeliskās padomdošanas certificētu tādu padomi. And then you will be able to certify your own people whenever you want. Un tad jūs varēsiet certificēt savus cilvēkus, kad vien jūs to gribēsiet. That is the ultimate goal. Tas ir tas lielais mērķis. And we don't want to be here forever. Mēs negribam šeit mūžīgi pavadīt laiku. We want to train you and get that certification organization going so that you can train others and certify others in Latvia. Mēs gribam jūs apmācīt, lai jūs varat paši pēc tam apmācīt citus un certificēt citus Latvijā. In other words, we want to train Latvians to Mēs train gribam Latvians apmācīt for the work of latviešus, ministry. lai viņi mācītu citus darīt kalpošanas darbu. And so our commission is Un tāpēc tā mūsu komisija, jeb tā nodošanās, tas mērķis, it's the church strengthening that fits into the Great Commission. draudzes stiprināšana, kas iekļaujas lielajā pavēlē. In Acts chapters 1 through 13, we find church planting missionaries. Apustuļu darbu grāmatas 1. līdz 13. nodaļai mēs redzam, kā draudzes dibināja. And then in Acts chapter 14, verses chapter 14 through 20, we see how there were church strengthening missionaries. Jā, kā draudzes veidoja misionārus, pēc tam mēs redzam, kā draudzes stiprināja misionārus. So some missionaries established a church, planted a church, Tātad kādi
bija iesaistīti draudžu veidošanā, and some strengthened the church. un kādi stiprināja draudzi pēc tam. And so, what BCMW is this second part? We are strengthening the local church. Un tā tad otrā daļa, ko mēs darām, mēs stiprinām lokālo draudzi. Now, on the screen, we have a map of all the different locations in which BCMW have either begun training or have already finished training. Un tā tad uz ekrāna jums ir visas tās vietas pasaulē atzīmētas, kur mēs vai nu esam Bībeliskās padomšanas, mūsu organizācija vai nu iesākuši, vai vai turpinam to apmācību. So you can see those dots in places like Australia, East and Southeast Asia. Tad jūs redzat visus tos punktiņus, kas tur atrodas Austrālijā, Austrum un Dienvidu Austrumāzijā. Europe in places like Germany, Hungary, the Netherlands and France. Jā, Eiropā tādās vietās kā Vācija, Ungārija, Nīderlanda, Francija. So we are covering all over the world. Tātad mēs pārklājam visu pasauli. And here are some of the missionaries of faces and families that are involved with BCMW. Un šeit ir kādas no misionāru sejām redzamas, kas ir iesaistīti šajā organizācijā. Altogether right now we have 59 missionaries working in BCMW. Kopā mums šobrīd ir 59 misionāri, kas strādā Bībeliskās padomdošanas tajā organizācijā. So how do we strengthen the local church? Kā tad mēs stiprinām lokālo draudzi? Well, here are some ways that we do that. First, Daži veidi, kā to darām. Pirmkārt, visiting local churches and building relationships. mēs apmeklējam lokālo draudzi un veidojam attiecības. Back in October of 2023 was the first time I actually visited Latvia. Pagājušā gada oktobrī pirmo reizi es ciemojos Latvijā. And we had an intro to biblical counseling in Riga. Un mums bija tā kā lasījām tādu lekciju par Bībeliskās padomdošanas ievadu. And then this past May, I came back for another relationship building trip. Tad pagājušajā maijā es atkal atbraucu, lai veidot attiecības. And we held a pastor's retreat in a resort. I'm not sure what the name of it is, but it was a nice resort. Okay. Un mums bija tāda mācītāju tikšanās ar mācītājiem. But through this time of relationship building, I was able to connect with pastors and church leaders to begin to talk about biblical counseling. Un tajā laikā man bija iespēja sarunāties ar mācītājiem un vadītājiem un stāstīt par šo bībelisko padomdošanu. And then the second part is we have church leadership training. Otrais, kas mums ir to draudžu vadītāju apmācība. And that's what you are involved with right now. It's called CLT. Un tas ir tas, kur jūs esat iesaistīti, un tas ir šeit nosaukts kā CLT. And so I wanted to kind of just go through the 4 modules. Un es gribētu iziet cauri šiem 4 moduļiem. This weekend you'll be in module 1, biblical counseling. What is it? Tātad pirmais moduls šitā nedēļas nogal, kur jūs mācīsieties atbildēt jautājumu, kas ir bībeliska padomdošana. And then in May we will do module 2, biblical counseling. How do you do it? Un tad maijā bībeliskā padomdošana, kā to darīt. And then, we'll have module 3 rather, biblical counseling. How do you do it more efficiently? Un tad pēc tam jau sekos, tas sanāk pēc gada, bībeliska padomdošana, kā to darīt efektīvāk. And then module 4 is biblical counseling. How do you share it? Un pēc tam ir 4. moduls, bībeliskā padomdošana, kā ar to dalīties. And this is where we will talk about how to establish a biblical counseling ministry in the church. Tas būs tas laiks, kad mēs runāsim par to, kā izveidot bībeliskās padomdošanas tādu, kalpošanu draudzē. Okay, let me run through this. Okay, at the end of the CLTs, if you attend each module, Un tad, ja jūs būsiet katru no šiem moduļiem arī apmeklējuši, mācījušies, and complete all the work that's going to be required, un arī izpildījuši visu to darbu, kas būs jāpaveic,
We will have a graduation ceremony, Tad būs izlaidums, and you will receive a certificate of completion. un jūs saņemsiet certifikātu, kas apliecinās, ka jūs to esat pabeiguši. And so at the end of CLT Module 4, Tātad pēc 4. moduļa beigām you can continue to do the work of ministry that you've been trained in your local church. tad jūs varēsiet savā lokālajā draudzē turpināt darīt to kalpošanu, kur jūs būsiet mācījušies. Because you will have enough training to be able to start discipling one another. Jo jums būs pietiekoša apmācība iedot, lai jūs varētu sākt viens otru mācekļot. If you feel the Lord calling you to a counseling ministry, Ja jūs jūtat, ka tas kungs jūs aicina uz padomdošanas tādu kalpošanu, you will be able to move on to phase 2 of ACBC's requirements for certification. tad jūs varēsiet turpināt mācīties otrajā fāzē, tādā līmenī, kur jūs varēsiet mācīties, lai saņemtu certificētu Bībeles padomdevēja tās certificētās asociācijas certifikātu. Okay. And with this training in the 4 modules, you will have completed phase 1, so you can move on to phase 2. Tātad pēc 4 moduļu pabeigšanas jūs būsiet pabeiguši pirmo fāzi un varēsiet iet otrajā. And then eventually go into phase 3. Un tad beidzot arī trešajā vēl. And then after that, if you complete the mentorship, you will be able to be certified as an ACB, Certified Biblical Counselor. Un ja jūs to pabeigsiet, tad jūs varēsiet saņemt to Bībeliskās padomdošanas certifikācijas asociācijas certifikātu. Okay. Thank you. But ultimately, you will be able to again start counseling people and discipling within the local church. Bet tas pats galvenais ir tas, ka jūs varēsiet lokālajās draudzēs cilvēkiem tātad kalpot ar šo bībelisko padomdošanu. Some other ways that we help strengthen the local church. Ir kādi citi veidi, kā vēl var stiprināt lokālo draudzi. We have academic training with graduate degree programs. Mēs nodrošinām akadēmisku apmācību ar, tā kā piešķirot arī akadēmiskos grādus. And we work with colleges within a country that are interested to bring these programs to light. Mēs to darām sadarbojoties ar, var sakot, vietējās valsts koledžām, lai šo programmu varētu tādā veidā īstenot. We also provide biblical counseling to missionaries and relief workers all over the world. Mēs arī dodam bīblisku padomdošanu misionāriem un tiem, kas veic to relief, kā to lai pasaka latviski. Tur, kur ir visādas šausmas notikušas, tad palīdzības darbu tur veic. Now, I just want you to know, I know we've said this is a seminar, but this is not a seminar. Es teicu, ka šis ir seminārs, bet šis nav seminārs. This is not a conference. Šī nav konference. This is, Šī ir, ready, an on-site, multi-modular uz vietas notiekošu multimodulāra, curriculum-driven, strategic objective focused, uz mācības materiālu balstīta un uz mērķiem orientēta, pastor and church strengthening biblical counseling training program. mācītāju un draudžu vadītāju stiprināšanas un apmācīšanas programma. So here's how it works. Tātad tas, kā tas notiek, So the square here tas taisnstūrīts šeit. is the module, Tas or ir the tas- rectangle is a module. Jā, tas ir tas modulis. And then what will happen at the end of our time together this weekend Un tātad tas, kas notiks pēc šīs nedēļas nogales, kad būsim mācījušies, is that we will give you projects for growth. mēs jums dosim tādas izaugsmas iespējas projektus. Better known as homework. Citiem vārdiem sakot, mājas darbus. And so you will have these projects for growth to help you understand the information that we are given in this module. Un caur šiem mājas darbiem jums būs iespēja labāk saprast to informāciju, kur mēs šajos modeļos dosim. But it'll also help you be prepared for module 2. Bet
tā pašā laikā tie palīdzēs arī sagatavoties nākošajam modulim, otrajam. And so in module 2, you'll get homework. Un atkal otrajā modelī jūs saņemat mājas darbu. And what you will do is you will begin to counsel or disciple someone after module 2. Un pēc otrā moduļa jūs sāksiet kādam cilvēkam dot padomu, jeb mācekļot viņu. And if you complete the requirements for the projects of growth, Un tad, kad jūs būsiet izpildījuši tos uzdevumus for module 2, then you move on to module 3. priekš tā otrā moduļa, tad jūs ejat tālāk uz trešo moduli. And then, of course, you'll have more growth projects for module 3, Un tad atkal jums būs vairāk izaugsmes orientētu projektu trešajā modulī, which will review module 3 and prepare you for module 4. kas būs labs trešā moduļa atkārtojums un sagatavos jūs ceturtajam modulam. There are no more projects for growth after module 4. Pēc ceturtā moduļa vairāk nav projekti, ar kuru starpniecību paveikt tādu pieaugšanu. And so if you complete all the growth projects Un ja jūs pabeigsiet visus tos izaugsmes projektus and attend each module, un būsiet apmeklējuši visus moduļus, you will get that certificate of completion. tad jūs dabūsiet to absolvēšanas certifikātu. So as we go through this, keep that in mind so that you, as you're learning information, you'll be able to understand how this is going to work. Tātad tagad, kad mēs mācīsimies, tad paturiet to prātā, lai jūs varētu saprast, kā tas viss strādā. So again, the long term is a National Biblical Counseling Certification Organization. Tātad tas, that's what, the long term? Yeah, a National Biblical Counseling Certification Organization. Jā, tas ir tātad mūsu mērķis ir, ka varētu Latvijā būt sava bībeliskās padomdošanas certificēšanas padome. And the short term is helping pastors with care of church members. Un īstermiņā mēs gribam palīdzēt draugu mācītājiem, vadītājiem, visiem, kas nodarbojas ar dvēseli kopšanu. Now, if you'd like more information about BCMW, Ja jūs gribat vairāk informāciju iegūt par mūsu organizāciju, Bībeliskās padomdošanas, our website is bcmwworldwide.org. tad mūsu tā mājaslapa ir, kur tur And un you, materiālā. and you can also find us on Facebook. Jūs varat atrast mūs arī Facebookā. So, what will we do in this module? Ko mēs darīsim šajā modulī? We will be blessed with testimonies about biblical counseling. Mēs būsim svētīti ar bībeliskās padomdošanas liecībām. We're going to be talking about defining biblical counseling and how people grow. Mēs runāsim par bībeliskās padomdošanas definēšanu, to, kā cilvēki aug. And you were given a book, How People Change. Un jums tiks iedot grāmata, kā cilvēki mainās. This will have more information about what Jack and I will be teaching this weekend. Tajā ir vairāk informācija par to, ko mēs ar Džeku šajā nedēļas nogalē mācīsim. Now, if you have a pen, you can delete the next item. Well, wait a minute. Don't delete yet. We'll participate in small group exercises. Mēs piedalīsimies mazo grupu vingrinājumos. And then you can delete the next one because we don't have any videos to show. Tātad nākošo jūs varat delitēt, jeb izsvītrot, jo mums nav tās īsti filmas. So we have a schedule in your manual. Tātad mums šeit ir viss tā darba kārtība, The student notes, studentu piezīmes, and the fill in the blanks I was talking about earlier. un jums jāizpild visas tās tukšās vietas. And so in all of this, keep in mind, we want to be asking God how He can use this information to not only change our hearts, but also to be able to work with others and change, in helping them change their hearts. Un atcerieties, ka caur to visu mēs gribam lūgt Dievu, lai Viņš palīdz saprast, kā mūsu sirds, un ne tikai mūsu sirds, bet arī citu cilvēku sirds var tikt izmainīts, kuriem mēs kalposim. Now, as we go through these different sessions, I know questions will come up. Un es zinu, ka tad mēs iesim cauri dažādām sesijām, jautājumi būs. And again, I want to encourage you to write those questions in the session 16 part of the manual. Un tātad gribu jūs vēlreiz iedrošināt, rakstiet tos jautājumus 16. sesijā, kas atrodas šeit. But I want to define what is a good question. Gribu definēt, kas ir labs jautājums. It's a question
Tas ir jautājums. It's not a commentary, it's not a personal story. Tas nav komentārs un tā nav personīga tāda pieredzes atstāstīšana. It's short and clear. Tas ir īs un skaidrs. And it seeks to clarify new information that you've learned. Un tas cenšas tā kā iegūt lielāku skaidrību par to, ko jūs jau esat mācījušies. And it has general appeal in that everyone might be interested in that question. Un tam ir tā kā plašāka interese, tā kā arī citi cilvēki varētu būt tajā ieinteresēti. So keep all this in mind. This first session was just an introduction to what we will be doing this weekend. Tātad šī pirmā lekcija bija tikai par to, ko mēs darīsim šajā nedēļas nogalē. And above all, please pray for the ministry of BCMW as we continue to work around the world and in Latvia. Un pār visam lūdziet par mūsu organizāciju, kad mēs turpinam strādāt visā pasaulē un arī Latvijā.